Tā puiša meitenes, labu vakaru visiem. Reku ir Justin Peter, jā, viņam tas kanāls saucās Justin Peter Ministries, redziet, jā. Video saucās 11 mēnešu vecs video, Wonder if Bethel is a false church, jā, Wonder no more. Angliski runājošie, skatieties lūdzu paši. Es tādu īso video parādīšu vienkārši, kur notiek, nu, lai jūs saprastu, jo kāpēc es saku šito tagad, es piesaucu Betheli, ja? Kaspars Žauners, Freedom centris, kājas aug no šejienes, saknes nāk no Beteles, tie viņam ir likuši virsū rokas, kājas, tur lūguši, pravietojuši, tātad sastūmuši pa ausīm un pa visiem galiem iekšā ļaunos garus un dēmonus un sātana mācības un visu to, ja? Nu, es te sakāpinu atkal krāsas. Skatieties, Justin Peters, te laikam to video ir garš 43 minūtes. Es paskatījos līdz šitai vietai, kur pastieties ar kādā stulbumā, nu kādā taisīs ūdens kristību vienai dāmai. Pastieties, nu, es nezinu, atkal to Litvāni nosodīs, ja kādi, bet pastieties, cik stulbi tā sieviete uzvedās, kā viņa rīkojās, kas viņai uz maikas pie tam ir uzrakstīts. Un pilnīgi, kā Bībele saka, bez nekādas saprašanas, jo tur kā bija tā rakstiet, ka tauta iet bojā bez Dieva atziņas trūkuma dēļ, ja? Paskatieties, Justin Peters tur iespējams tais 43 minūtes, tur 40 minūtēs, vēl ņemsies, es nezinu, palūrēsim interesantus momentus, bet pastieties, kādā sataniskā atmosfērā viņi Bēthelē kristī cilvēkus. Skatieties, pirmkārt, kā, kur un kā tas notiek, kādiem tekstiem, un par to jau arī rekur Peters, tas Justin Peters cepās, klausieties. Just a few weeks ago as of this recording. Okay, here we go. This is, I believe, Chris Cruz. I may be wrong, but I think it's Chris Cruz, one of the Bethel staff members. Watch. And dear friends, real quick note here, the volume level of these clips varies a lot, and I tried to do my best to equalize them, but I'm not sure how successful I was. So bear with me, the volume level. Nu jā, viņš mazliet atvainojās par to, ka viņam laikam nav sakari, ka tulīt būs burtiski, nu, skatieties, piedodiet, ka tik ilgi. Will fluctuate some volume. Some of these clips may be quite loud, so I apologize for that in advance. But at any rate, back to the baptismal service. One of the great privileges being on staff here is that we get to baptize people. I'm going to ask a couple of questions, and then we're going to go ahead and begin to baptize people tonight. Well, two of those questions is, one is your name, and the second of all is why you're being baptized tonight. And so let's start with you. What was your name, and why are you wanting to be baptized tonight? My name's Michaela. and why are you wanting to be baptized? Oh, Jesus is King. I love him so much, and I'm a child of God. Come on, give her a round of applause. Now I ask you, do you think that young lady named Michaela, do you think Michaela had any idea what she was doing? No. Nu, tikko viņš uzprasīja, kā jūs domājat, vai šī jaunā sieviete, vai viņai vispār ir kāda saprašana, ko viņa tagad darīja? Viņš uzreiz atbild, nē. Tātad jūs redzējāt ar kādu. Nu, paskatieties lūdzu citās konfesijās, nezinu, baptistos, kā baptisti kristī, vai nu paskatieties, ja? Kā šis kristāmais uzvedās, kā, nu, ko man runāt? Vot Bēthele. Un tas ir Žauners ir viņu produkts. Not a clue. In fact, she was acting intoxicated. This being drunk in the spirit. She wasn't literally intoxicated, I don't believe, not with alcohol, but that's their thing of being drunk in the spirit, where the Holy Spirit is just... Jā, reko viņš pieminēja tulītās šitie visi, un es tā tur arī tulkoju, paši saprotiet, ka neesmu anglis perfektais. Nu, ķipa viņa bija piedzērusies svētajā garā, jā. Un pareizi viņš tikko teica, kad viņi tur visi, nu, šitā, nu, jūs saprotiet, kas notiek šitajās harizmātiskajās visās.
Mēs tagad saprotam, kādos garos, kādi gari gāž gar zemi, kādi gari, jo svētais gars negāž, šādi neņirgājās, svētais gars nezviedz. Viņš saprotiet, kāpēc tad ir svētais gars? Tāpēc, ka Dievs ir svēts un svētā gara uzvedība nes svētumu un svētu, cilvēku uzvedību. Varbūt es kļūdos atkal, nezinu. Tā kā, jā, ejam sekundu uz priekšu. So strong on you that you just... Tā, turpinām, es paslēdzu uz priekšu. Future opportunities and strengthen my relationship with God. Camille, that's amazing. Thank you. Do you think Camille had any idea what she was doing? No. I've referred to that particular clip as the good vibrations baptism because she said, you heard her, she said she wants to get baptized because she hopes it will cause some good things in her life. Dear friends, es varbūt neieklausījos visā tai sarunā, bet dzirdiet, ko Pīters saka, kad tā sieviete grib kristīties, atkal, ja es pareizi sapratu, ka viņa grib caur to kaut kādas labas lietas, lai notiek viņas dzīvē, ja ienāk. Jūs sapratiet motīvu kristībai ūdenī? That is not why one gets baptized. Not even remotely. Again, she has no idea what she's doing, no understanding. Tūlīt nākošo skatāmies. Love Jesus. Come on! Yes! Zēnu meitenes, es vispār esmu šokā. Ja jūs ziniet, kurš zina, kad es cepos par tetovētajiem draudzēs, tad paskatieties, ja es tur Elvis Elmanam uz pleca ir viens liels tetovējums, un es tur jau viņu YouTube esmu apēdis, tad paskatieties uz šo cilvēku. Paskatieties uz šo cilvēku, uz viņa ķermeni, kā Bībele saka, svētā gara mājokli, kurš sačakarēs tam ir, kā saka, beigas, ja? Paskatieties, uzlaikšu to video tālāk, kas tur notiek, bet paskatieties, es vienkārši nevarēju, es pats to video nebiju tik tālu, nemaz redzējis. Paskatieties, kāda sieviete. Un atšķiriet tagad viņai parādiet rakstvietu par svētā gara templi, ka viņam jābūt tīram. Vot jums Bēthele, Žauners, Rīga, Latvija, un Žauneru ņem pretī kristīgais radio. Again, with the laughing and the kind of losing your control, that's being... Nākošā. This animal kingdom, and that I'm to lead an army of angels to protect animals across the world. And I just know I can't do it without God. Come on, give Christoph a round of applause. That's amazing, sweet. Do what? Crystal is getting baptized because she wants to be a warrior for the animal kingdom. She wants to... Te laikam ir labi video, beigsim ar šito, jo 8 minūtes dzirdējāt. Viņa grib kristīties, lai viņa būtu kaut kāds warrior, cīnītājs, karotājs, palīgs dzīvnieku pasaulē, ja? Un lai tur eņģeli, protection, var sakot, lai viņa aizsargātu eņģeli tam dzīvnieku kaut kādam aizsardzības glābšanas darbam. Es vienkārši negribu taisīt garāku video, bet tad lūdzu, ir video nosaukums, ja? Lūk, kas saprot, apskatieties. Bet viss YouTube ir pilns ierakstot šitādu tur false church, Bethel, ja, jums iznāks ārā, un arī krieviski par Bethelu ir arī krieviski ļoti daudz video. Es neturpinu, pietika jau šie 3 cilvēki, šie 3 motīvi, sižeti, tad jūs saprotiet, kāda ir šī garīgā situācija draudzē, ja to var nosaukt pa draudzi, nevar, tāpēc, ka viss YouTube, kur pa viņiem runā, Bethele un Hillsong ir kulti sātana, tie ir kulti, kur ir sātana mācība, sātana gars, un arī cilvēki, kas to sātana mācību nes no priekšas, un arī kādi cilvēki, kas to saņem.